Zem dzelzceļa tilta jūs noteikti esat ievērojuši, ja? Kad te bija, kad pabeidza visus tos darbus, bija ļoti forši. Bija noasfaltēts ceļš, bija 3 līnijas, tu uzreiz tāpši un brauc uz krasta ielu. Tagad vāks, 1 līnija. Viss bija sagatavots, viss bija iztīrīts, saproties, cilvēki strādāja. Un tagad sanāk 1, 2, 3, jā, 1 uz no krasta ielas uz salu tiltu un 2 aiztaisītas ciet no sanāk salu tiltu uz krasta ielu. Nu, es vienkārši brīnos ielikt līdzekļu iekšā, un tagad tas asfalts ir atkal visu tur izņemts ārā, un tur tagad taisa šo te sastatni. Sastatni kam? Nevis status, bet dzelzceļa tiltam. Jā, es Jautājums. arī lidostā redzēju to milzīgo būvi, kur top Rail Baltica, par godu Rail Baltica. Un tā pirmā tēma, es domāju, jā, ka mēs mazliet vēl pakavēsimies tajā. Es domāju, mēs ilgi nerunāsim, tāpēc, ka mūsu kolēģi jau vakar ir izrunāts daudz vienkārši. Man ļoti patika tā tad, es provēšu varbūt tās arī atrast par to, ka kamēr mēs būvējam tātad šīs te būves, mums naudas nepietiek sliedē. Es jau nerunāju par vilcieniem. Tā ir atsevišķa epopēja. Te var būt sliedes bez vilcieniem. Nu, piemērs jau ir labs. Jā. Mūsu jaunie vilcieni, kas nekam nedara, kas lūst gan vasarā, gan ziemā lūst. Toties vecie vilcieni, kuri nav tehniski pārbaudīti, viņi brauc kā veci, labi iejāti zirgi. Uz mūsu pleciem gulsies šī te paaugstinātā PVN likme. Lai varētu, redz, kā valsts saka, valsts tie klerki saka, mums taču vajag viņu pabeigt. Un, lai pabeigtu, ir jāpaukstina PVN, tātad attiecīgi šie te ieņēmumi ir vajadzīgi, lai varētu ielikt šajā te Rail Baltica.